Sveiki! Tātad uzdevums par animācijas veidošanu uz fotogrāfijas perspektīvē. Šeit apskatāmies paraugus, ko mēs šodien mācīsimies animēt. Lūk, šeit skolas gaitenis un notiek tā kā animācija. Vēlreiz uztin sākumu, lai paspētu apstīties. Tā. Tas ir viena versija un tagad otra versija. Tas ir ārpusē gaismas kā paraugi jums treniņu uzdevumiem. Nu, lūk, tātad sāksim veidot un mācīties kaut kādas iespējas animēt. Es parādu ar savu telefonu nofotografētās bildes skolas ārpusē, šajā gadījumā, ja? Dažādas vietas, un es patreiz divām uztaisīju animāciju. Nu, lūk, mācīsimies. Pirmais ir tā, ka jūs noteikti savā diploma darba kaut kad, es ceru, noderēšu tās animācijas prezentācijās jūsu diploma darbiem. Jūs varat izmantot animācijā savus elementus, kas jums tur ir paredzēti, ja? To mēs nākotnē precizēsim, palīdzēšu, bet šajā gadījumā kā treniņu uzdevums ir šis skolas logo. Ko es sadarīju? Pirmkārt ir vajadzīgi layeri, ja? Lai atsevišķi animētu. Vai jūs Photoshopā veidosiet savu dizainu, tur jābūt layeriem, vai Illustratorā arī layeriem. Nedarēs, ka viss ir vienā layerī. Jums ir jāsaveido atsevišķos layeros, ja? Tātad, piemēram, štais te, piemēram, ir iekšā šeit vienā layerī, es ar atstiņu ieslēdzu, izslēdzu, ja? Tas nedarēs, ka šitais uzraksts ir apvienots. Jābūt atsevišķiem layeriem. Es tā, Ctrl+Z vairāk reizes. Tā, ok. Šito es jums nosūtīšu kā paraugu, ja jums nav savs dizains, jūs varēsiet trenēties uz šo. Tā, es saglabāju daru PDFs, gan Illustrators, After Effects saprot to visu. Nu, lūk, varam After Effects vaļā. Man iepriekšējais projekts viss bija palicis. File, close, project. Nu, lūk, sākam no jauna. Pirmkārt, varat uzreiz iemest kaut kādu savu paraugu bildi, ko jūs esat nofotografējuši. Piemēram, es iemetīšu šito te gaiteņu fotogrāfiju iekšā. Šeit var redzēt pikseļos, ka bildes izmērs ir lielāks nekā vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs standarta video izmērs, uz kur mēs veiksim animāciju. Spiežam New Composition. Ja gadījumā nerādās, tad šeit Composition New. Es spiedīšu šitās ikonas un uzreiz varam izvēlēties presetu šeit. Un braucam uz šo vietiņu HDTV, 25 kadru sekundē, uzspiežam, un te jau uzreiz mums ieliekās šitie standarta video izmēri. Es animācijai patreiz liku 7 sekundes, jūs varat te ievadīt tās 7 sekundes, un galvenais ir tagad sākt dot nosaukums, lai jūs paši saprotat, kas kurā kompozīcijā notiek. Es uzlikšu gaitenis, animācija, gaitenis, anim, un kapslokā es ierakstīšu final. Tas ir tā kā kopā gala rezultāts, kur būs šitais te brīnumiņš. Spiežu OK, un reka man izveidējas kompozīcija. Un šitien te arī atvērās automātiski. Tagad mums nekā kompozīcijā nav iekšā, velkam viņā fotogrāfiju. Nu, lūk, fotogrāfija mums ir lielāks izšķirtspējas, jā, tur 4000 bija pikseļi. Un mums vajadzētu ar peles rullīti varam tuvāk tālāk, jā, un varam sākt vilktais stūra, sākam vilkt, jā, un neatlaižot vaļā nospiežam shift podziņu, lai proporcionāli. Un es aizvelku pierulēšos visu klāt. Ar rezervīti bišķiņu, shift pēc tam sākam vilkt un tad shift. Un ar rezervīti bišķiņu, tā, bišķiņu, lai man nenogriežās apakšdaļā gaitenim. Nu, lūk, kaut kā šitā iekadrē. Tā, nākamais solis. Mums jāveido atsevišķi jauna kompozīcija, šitien mēs kombinēsimies. Atsevišķi jauna kompozīcija mūsu animācijai. Tagad jums ir jāpētā aptuveni, es nezinu, vai jums būs izmēri vai nebūs izmēri. Jums vajag apmēram proporcionāli, tā kā paredzēts laukums, kur animācija būs. Es zinu, ka viņš bišķiņ tāds taisns stūrī. Es veidošu jaunu kompozīciju. Un nekad nevedam kompozīcijas izmēri lielāk par 2000, nevajag. Pieņemsim, ja jums tās siena ir, nu, piemēram, 3:2, es pieņemu, ja, proporcijas, šitien 3 un šitien 2, tās proporcijas, tad es aptuveni iedomāšos, lielākais skaitlis ir kaut kāds, nu, piemēram, kas ar 3 dalās, 1500, ja, 1500, bet ne pāri 2000. Un otru malu, tad es likšu uz 1000 potenciāli.
Jūs paši tur kalkulatorā piemetat, kādas jums būs tur proporcijas, ja, bet veidojam animācijas, kas nav lielāks par 2000, jo fizikas gala rezultāts mums nav lielāks par 2000 tas video pa garāko malu. Nu, lūk, un šeit es ielieku nosaukumu, piemēram, animācija priekš gaiteņa. Jūs paši varat dēvēt vārdus animācija priekš gaiteņa. Tā, garums man palika no iepriekšējā 7. Tikpat garu vajag, cik mums tas ordinālais. Spiežam OK. Mums izveidojās vēl viena kompozīcija. Šitien mēs veidosim animāciju, un šitien mēs liksim iekšā to animāciju. Gaiteņas final. Šitien es dubultklikšu, ja, šitā fočen. Un rekur arī ir, ja nu kas šitien te izveidojās, var vairākas vērties vaļā tās lapas. Tā kā. Un šitien animācija priekš gaiteņa. Ja netīšām nospiedies krustiņš, ja, nav problēma. Šitien te apakaļ dubultklikšķi un mums ir atkal atvērēs. Nu, lūk, tā, velk iekšā mūsu PDF-u. Jūs gatavojat tos materiālus aizmirst pieteikt, ja? Tā kā jūs priekš animācijas veidot RGB krāsās, ja? Smiki nevajag. Kur nomainīt? File, document color mode, ja? Uz RGB. Tā, kad tas ir pabeigts, nezinu, jums noteikti smikā jāstrādā, bet tā, kad būs viss pabeigts, tad RGB var pārvērst un atsevišķi nosēvot. Tā, ok, atgriežamies, es iemetu šitien te to ilustrātoru failu, viņš piedāvā veidot kompozīciju. Un šitien uzspiežam dokument size un kompozīciju, ja kaut kas mums ir nomainījies. Spiežam ok. Ko viņš izdara? Viņš izveido kompozīciju, vēl vienu, kur mēs varam dubultklikšu uzspiest, kur viss šitie faili iekšā. Bet patreiz mēs viņu neizmantosim, jo viņam ir cits dimensijas izmēri. Nav vajadzīgi tas tā, ka šito te var vērt ciet. Bet šeit ir gaiteņas animācija final, jā, dubultklikšs. Es sajaucu dāmas, animācija priekš gaiteņa, šitā mēs liks iekšā. Un ir ienests arī mapīte ar layeriem visiem šitā te. Es jau biju sadēvējis, lai var šeit vārdiņas bija sadēvējis layeriem, jā, tā, lai visu var saprast kvadrāts, logo un tā tālāk. Šitais te ir man teksts augšā, teksts apakšā, logo, tas ir tas logo 1, logo 2, tas ir kāds tas burtiņš, jā, 4. un kvadrāts. Tā, lai man pašam saprotamāks ir. Nu, lūk, es iemetu viņus visus tagad iekšā šeit. Tā, tumšs ir, es varu uzlikt šito te caurspīdīgumā, to te režīmu ieslēgt. Un mēs redzam. Tātad mums ir VDMV tie baltie pazuduši, tātad es pētu kvadrāts, man ir virspusē uzmeties. Es panesu viņu zem logo. Nu, lūk, šeit ir teksts, šie te. Tagad es šitien te uzreiz maliņā ieklikšanās spēlēkā ieselektēšu viņus visus un skeilošu lielāks, ja? Sāku vilkt un turu shift. Tik, cik man vajag tā pieklājīgi. Nu, lūk. Viņi ilustratorā ir bijuši man mazāk izmēra pikseļos, un reku var redzēt, ka viņi tādi miglaini ir. Jums jāuzspiež šitien te. Ja gadījumā neredz kaut kāds tabulīns, jums jāpaspēj šitā podziņa. Tur dažādi režīmi kaut kādi parādās, bet jums jāierauga šis zvaigznīt tāda maz. Un ar šo te, tā kā visi ieselektēt vai arī pa vienam, jūs uzspiežat un viņš tā kā rasterizē, nu, tā kā asāku padara, un viss mums ir smuki. Tālāk veicam animācijas. Jums noteikti varbūt ir kaut kas jau piemirsies. Es darbošos tā, ka šitie divi ar kustību ienāk kadrā, teksta augšu un apakšu, un šitie pārējie visa scale. Tagad, kad es skailošu kvadrātu, es atvēršu kvadrātu transform scale, ja? Es redzu, ka viņš no centra tā kā skailējas. Es gribu, lai viņš skailojās pats no sava centra. Viņš tagad ņem kompozīcijas centru, šitan ir tāds. Es nospiedīšu to te tumšo, labāk redzēt. Un rekur ir tas ankoriņš. Ankoriņš mums ir jāizmaina. Es Ctrl-Z uztaisīšu, jo es scale pamainīju. Un šitan te mēs nomainām ankoriņu. Bet atceramies, ka šitais tikai vienam layerim nomainīs ankoriņu. Es viņu, šis te instruments, un pārnesu uz centru. Vēl es gribu visiem šitiem 4 arī nomainīt. Tātad es uzklikšanu šito layeru. Liekas, ka viņš pārlic apakaļ. Vienkārši katram layerim tas ir savs jāizdara. Tā, pārnesu. Nākamais. Nu, es tā bišķi neprecīzi, jo, lai jums nav garš tutoriāls. Tā, nu, lūk, šitais te ir viss ienests.
Es esmu slinks un es ar shortcutiem uzreiz strādāšu. Jūs varat pa vienam layerim, es ieslēgtu visus layerus, pirmais, un tad shift, turot, es uzklikšķinu līdz kvadrātam. Shift turot. Un es zinu shortcutu. S butiņš, scale, S butiņš. Es esmu jau te pirms pirmās sekundes apmēram, es scale uzspiežu un aizeju sākumu. Un tagad es uzreiz velku visus viņus maziņus. Aha, vienam es nebiju nomainījis. Labi, to es nomainīšu. Šitam te vienam es biju aizmirsis. Tā, reku es redzu, ka viņš izbīdās savādāk. Nu, lūk, es velku uz nulli, bet kamēr visu layeri man ir aktīvi ieselektēt, es vienam ierakstu uzklikšķinu nulīti. Tas ir sākumā, jā? Un beigās, lai paliek ordināli, viss ieskalēs. Tā, man viens te palicis, kuram es neesmu nomainījis. Jā, reku šitam te es neesmu nomainījis. Vajadzētu te centrā ielikt kaut ko, es biju netiešām paviršu. Nu, lūk, tagad viņi te iznāk. Tagad nākamais solis. Šitos te divus tekstus augšu un apakšu ieanimēt. Es atkal aiziešu, jā, lai ir ordināli, jā, tātad atkal uz kaut kādu pirmo sekundi. Ar shift ieslēgt abas layers un position, pozīcijā esam animējuši. Es uzspiešu P burtiņu, P, atzīmē, viņi abi atlaic vaļā, tikai tas, hops, aizies sākumu, un tagad gan atslēgtē un pa vienam vilkšu. Tā, nu lūk, es sāku vilkt un nospiešu shift, tad man būs taisnīgi. Un izmes ārpus kadra. Tā bišķiņa rullīt atzūmās, jā, ir izgājis ārpus kadra. Sāku otru vilkt. Tā, ir pareizās layers. Sāku vilkt un tad nospiešu shift. Jā, izgāja ārpus kadra. Un tagad es apskatos. Jā, viss man reizē notiek. Vēl, lai interesantāka animācija, bišķiņ tur tāds tā kā nobremzējās tā animācija, lai asi nebeidzās. Tad ir tā, ka es šitos te layerīšu keyframe'us var ieselektēt, klikšķinot uz šito te. Ja jums gadījumā pazuduši kādā brīdī pazūd, es piemēram aizvēršu ciet šitos te keyframes. U, burtiņš U, rāda tikai animācijas keyframes. Uzspiežu U, un viņš rāda tikai tos te. Un es varu ieselektēt uz šitā te un sāku uz pelēkā un sāku vilkt kvadrātiņu. Un es ieselektēju visu keyframes un ar labo virsu, labo pelspogu uzspiežu uz keyframe. Parādās keyframe asistents un easy in. Tas ir, kad nobeidzās darbība, ka viņš tā maigi tā kā piebremzējās. Tagad es tādā palielinājumā to parādu. Nu, lūk. Tagad nākamais solis vajadzētu animāciju pamīšu uztaisīt. Es sākšu ar kvadrātu pirmais un logucīši bišķiņ vēlāk, tā kā izaug tie numuriņi. Nu, lūk, paskatāmies kvadrātu un tie 4 baltie burtiņi. Es atselektēšu, lai nerādās tas rāmīts. Nu, lūk. Un arī pamīšus mani, tas bija kvadrāts, ne to paķēru, un lai aiziet pamīšus arī šitie burti ienāk tekstu iekšā. Nu, lūk, spiežam uz kīpa klaviatūras galā nulīti, jā, viņš norenderē. Var arī space pogu. Nu, lūk, un šitā mums izaug. Vēlreiz. Jā. Uz kīpa nulīti vai arī space pogu, tad viņš apstājās. Tagad ir tā, ka mums vajag fonu. Es uzlikšu baltu fonu, layer, new, solid. Ja gadījumā jūs ir ieselektēts cits, ot šities te kvadrātiņš, tas zilais redz, tad layer, new, solid, ļāva. Ja šitien uzspiežu, layer, new, reku šitien te nav aktīvs. Jums jābūt aktīvam šim te logam. Uzspiežam vienreiz kaut kur uz pelēkā laukuma, lai ir tas zilais apkārt šeit tāds te, tad ir aktīvs. Layer, new, solid, ja? Tā. Un te var krāsiņu uzreiz izvēlēties, kādu jūs gribat. Es likšu baltu. Ok. Tā, viss balts palika. Layers mums pa virsu. Velkam viņu lejā. Un es arī uzlikšu animāciju, ka viņš ienāk kadrā. Tā kā position. Atzīmēju atkal uz pirmo sekundi. Jūsu gadījumā jūs varat eksperimentēt. Es parasti 1 sekundi vai kas, bet jums pēc tam noteikti tālāk uzdevumos būs varbūt kaut kas savādāk. Tā. Sāk vilkt ārpus. Es esmu ar laiku aizgājis sākumu. Ej ar laiku un pietur shift. Nu, lūk. Un ar labo uzspiežu atkal keyframe asistents, easy in. Nu, lūk, tagad vienīgais tagad man reizē ar to kvadrātu šitā te. Es gribu, lai baltais uznāk un tad kvadrāts un pārējais animācijas sāk turpināties. Es ieselektēju pirmo, nospiežu shift un tad uz pēdējā layer. Vai arī šeit nosaukumos selektēt, vai arī šeit. Nu, lūk.
Un es tagad skatos, šeit beidzās animācija, es pavilkšu viņu tā, lai šeit sakrīt. Nu, lūk, jā, man visādi ieselektēt, viņiem rādās tie kontrola rāmīši, atselektēju un, jep, viss kārtībā. Tātad atsevišķā kompozīcijā mēs esam izveidojuši animāciju priekš gaiteņa. Tagad pārējām uz šito kompozīciju, gaitenis. Tā, es saglabāšu, lai man kaut kas neuzkarās, jā, jūs, dāmas, arī saglabājat. Nebija es kontrolēs nospiedz. Tagad mēs atrodamies animācijā, gaiteņas animācija final, tur, kur ir kopā. Un mums no šitienes jāsameklē, jūs no šitienes nevarat tās stiept. Jums jāiet šitien te, kur ir sakrājies, šitien te, es aizvēršu ciet, lai mazāks bardaks, animācija priekš gaiteņa, un jūs šito animāciju velkat iekšā šeit. Viņš tā kā layerīts būs tā kompozīcija. Būs kā layerīts. Nu, lūk, jūs ievelkat, un reku, viņš lasa no šitajienes. Tātad es aizēju šeit, jā, es piemēram ar actiņu noslēpšu šito apakšējā layeri. Es neizdzēsu viņu, tikai actiņu nospied. Jūs aiziet apakaļ, viņš jau automātiski updateojas un lasa to saturu, kas notiek tajā animācija priekš gaiteņa. Jūs varat darboties, te kaut ko ķūnēt tālāk, un viņš te jau parādīsies visas tās izmaiņas. Nu, lūk, es aizēju apakaļ. Ja, tātad dāmas gaitenis final, animācija kopējais un nes iekšā. Nesajaucām gaitenis animācija final, jūs viņā pašā šajā te nevarat ienest. Jūs citu kompozīciju varat ienest citā kompozīcijā. Cerams, ka sapratāt. Tātad, esam jau daudz ko izdarījuši, bet mums vajag dabūt perspektīvai tagad šito animāciju. Diezgan viegli. Ejam uz efektiem. Distort. Distort nozīmē tur kaut ko sašķiept, kaut ko sadarīt ar to. Bet atceramies, lai jums šitais te layers ir ieslēgts. Ja? Mēs viņam liksim efektu, perspektīvas efektu, tā kā virsū. Šitais layers mums ir ieslēgts, efekt, distort un CC power pin. Šāds te brīnumiņš. Uzspiežam. Nu, lūk, tajā brīdī, kad mēs esam efektu uzlikuši, mums uzlec loks efektu kontrols. Ja? Ja jūs gribat apakaļ tikt pie tiem layeriem, man kaut kā te bija noslēpies, jums jāuzspiež šeit un projekts, restīvi šeit te. Bet tagad, lai jūs kontrolētu tos efektus, man aizvērās, ja? Tad jūs šeit varat šeit arī uzspiest, vai arī man te bišķi lielāks lodziņš ir, tad parādās abi. Jūs pārslēdzaties šeit uz efektiem. Nu, lūk, jums vajag aktivizēt vēlreiz šito efektu, tad parādīsies kontroles. Un te tagad, ja ieskatās, es piezūmošos klāt, ar centrālu peles pogu es varu pārvietoties. Vai arī space pogu nospiežat, ja? Un te jūs varat pārvietoties. Nu, lūk, un šeit ir stūros tāda te brīnumiņa, ar kuru var perspektīvu locīt. Nu, lūk, jūs katru lokat, ja? Un tagad es tā uz acu. Ar rulīti var atrulēties, ja? Mums vēl ārpus kadra ir šitie brīnumiņi. Un es tagad aptuveni pielikšu, tā kā man vajag. Nu, lūk, es paņemšu šito logu, te var pavilkt uz leju. Tas jāstāsta, cik jums sportīviem liela datora ekrāna. Nu, lūk, un jūs varat ar rulīti, peles rulīti, ja, piezūmoties klāt. Un vai nu peles rulīti vidējo nospiežot, jūs pārvietoties pa kadru vai space pogu. Nu, lūk, un jūs varat precīzāk. Un tagad jums ir uz sajūtām, ja, man te jau kaut kāds līnijas palīdz orientēties. Vajag pie durvīm bišķiņ šķībi ir. Lūk, un jūs rekrutā līdz ar uzlikt. Un šeit jūs jau dabījat to perspektīvu. Un foršākais tas, kā animācija spēlējās tajā perspektīvā. Es uztaisu. Tā, nospēlēšu, jā? Līdz nospiežu. Nu, re. Tātad ir. Viens mums ir gatavs. Tātad patreiz šitais ir vienam, jā? Es jums rādītu 2 vidīgs, bet patreiz, lai tutoriāls nav mega garš, jūs jāizmēģina uz vienas fotogrāfijas patreiz izdarīt kaut ko. Tā, labi, eksportēt vajag gatavo video, ja? Tātad es eju uz projektu apakaļ, lai nepazūd. Atceramies, ka te, ja, mēs varam mainīt animāciju un viss mums forši updatosies. Piemēram, fonu es gribu nomainīt. Es ieslēgtu fonu, layer, tā kā fons ir ieslēgts. Jūs layerim, tam pašam solidam varat nomainīt krāsu. Un, piemēram, ja, tur kaut kāds dzeltenīgs, tas gaitenis bija kaut kāds tur tonīts. Ok. Nezinu, vai jūs savu monitoru redzat, tur internetā. Nu, rek jau nomainījās. Nu, lūk,
Ja jums ir caurspīdīgi, vienkrāsains, ja, tad jau var arī to fonu nelikt, ja jūs gribat, lai tā kā uz sienas pašas ordinālās. Labi, aizrunājos. Tātad nākamais solis ir, lai jums ir ieselektēts šis te, šito nespiežam, ja, bet šito uzspiežam. Jā, vēl gadījumā, ja jums gadās dubultklikšķi, bieži jums gadīsies meitens, piemēram, šitais, lai ies dubultklikšķi, viņš atvers fočeni atsevišķā tā kā logā, pašu to layeru atsevišķā logā, un reku te var pazīt, kad šitais te apakšā tāds uzmetās, un jūs neredzat tur tos animācijas, nevarat veidot, piemēram, reku mums pazuda animācija, jūs domājat, kur viņš pazuda. Tas tāpēc, ka uz kaut kādu layeru dubultklikšķi jūs uzspiedāt. Nesatraucieties, varat vērt viņu ciet šeit, ja ir otrais. Reku kompozīcijas loks ir atsevišķi. Slēdzam ciet, un reku ir viss kārtībā. Tā, nu lūk, šitais loks ir aktīvs, file, export un pirmais media encoders. Ja? Cerams, ka jums abām visām ir uzinstalēts otrs. Formāts H264, ja, pārliecinamies, un šodien te pārliecinamies, lai ir match source high bitrate šitais presets. Un trešais vieta, kur renderēs. Viņš parasti gribēs izveidot kaut kādā tur apakšmapē šitāds AME, bet uzspied uz desktop, un ja jūs jau vārdiņu esat iedevuši, ja, vienmēr daram tā, ka es tagad nebiju iedevis, jūs sākumā ieliekat autoru vienmēr. Ja. Save un spiežam play, kad gatavs. Viņš tur brītiņu, nu re, man ātri sanāca, un viņš renderē gatavu video. Tā. Nu lūk, viss gatavs. Nolaižam abas programmas, pārbaudām, vai viss mums sanāca. Jep, smuki. Nu lūk, un tagad jums tas uzdevums ir, ka jums perspektīvē jānofočē kādas telpas, sienas, nu tagad attālinātajā procesā, kur jums jāpatrenē šito izpildīt. Tā, lai veicās.